Garīgais centrs atzimšana. Maksima liecība par dziedināšanu no galvas smadzeņu audzēja. Jūsu bērns nomirt jebkurā mirklī. Šos vārdus dzirdēja Lilija, kad viņas dēlam ir tikai 14 gadu. Kad man Maksimam ir 14 gadu, viņam bija stipras sāpes galvā. Viņš modās no rīta, sāpēja galvu. Likās gulēt, arī sāpēja galvu. Kā modās, tā asins no deguma tek. Un es nolēmu aizbraukt, izmeklēt dēlu. Kad mēs viņu pārbaudījām, ārsts pateica, ka viņam ir cisti. Mēs lietojām zāles, bet galva nepārstāja sāpēt. Bet 2010. gadā nolēmām veikt atkārtot tomogrāfiju. Cista bija palielinājusies, un šīs sāpes nepārgāja. Lūk, un 2012. gadā es nolēmu tomēr atkal pārbaudīt, jo par cik veicām savu veidu ārstēšanos, es cerēju, ka mazums, varbūt tā cista kaut kā uzsūgusies, pazudus kaut kur. Lūk, bet mēs veicām atkārtot 3-kārtēju magnētisko rezonanci, un cista bija palielinājusies. Seks pastāvīgi augošai cistai ir epilepsija, roku vai kāju paralīze, rezultātā nāve. Redzot savu dēlu pastāvīgās galvasāpes, Lilija bija izmisumā, viņas mātišķā sirds plīsa no bezcerības. Galvasāpes bija tik šausmīgas, ka es negulēju naktīm, tas bija vienkārši briesmīgi. Rīta pusē es nevis aizmigu, bet vienkārši zaudēju samaņu. Es tik daudz asiņu zaudēju dienā, ka sejā es kļuvu nevien zargans, bet zils. Es izlaidu ļoti daudz skolas dienu. Es tobrīd vēl skolā gāju. Un es izlaidu 3/4 uzreiz vienā gadā. Dēļ tā. Tāpēc, ka es vienkārši negulēju, es nespēju. Es gribēju iemigt, bet man bija tāds galvas sāpes, ka es sēdēju virtuvē, es ķēros pie galvas un vienkārši šūpoju, tāpēc, ka vairs nebija izturams. Gadījās, ka es aizmigu uz galvu, tāpēc, ka nekā neiemiktu. Tu gulies un tev sāks galvas sāpes, tu tikai celies un tev sāks asiņošana, visa vanna, visa asinīs. Bija tā, ka es modos no rīta, un man viss pilvens bija asinīs, visa gulta, asinis nāca un nāca, galvasāpes bija nepanesams. Dzīvot bija neiespējami, pilnīgi nereāli. Ziemā vispār praktiski nekur neizgāja. Tas priekš manis bija šausmīgi. Vasarā nedrīkstēja. Man beidzot pārkarsēšanās aizliegts bija pie datora sēdēt, pie televizora un vairāk par 3 stundām. Aizliegts bija uztraukties, par cik tas viss varēja dot reakciju uz smadzeņu cistu. Viņi varēja pārsprāgt. Un tad man teica, ka es uzreiz nomirtu. Es biju ļoti pārbījies, par cik tas taču briesmīgi, smadzeņu audzējs. Neviens neko nevar izdarīt. Tablets nepalīdz, mēs nezinājām, ko darīt. 7 ilgi gadi jaunajam puisim pagāja pastāvīgās galvassāpēs, lēkmēs un bailēs. Viņi mājās nerunāja par nākotni. Lilija un Maksims ilgi apzinājās dziļi, ka katra diena var būt pēdējā. Es sapratu, ka tas viss var vienā mirklī beigties. Es vienkārši eju pa ceļu un varu nomirt. Jebkurā mirklī, absolūti. Dievs kļuva par pēdējo cerību priekš Lilijas un Maksima. 2012. gadā viņi uzzināja par garīgo centru atzimšanu, un pirmoreiz nokļūstot uz dievkalpojumu Lilija lūkšanas laikā piedzīvoja spēcīgu svētā gara pieskāri. Viņa sadzirdēja reālas liecības par Dievu, slavu caur dziedināšanu, atbrīvošanu, un tieši tur Lilija noticēja brīnumam no Dieva. Kad es biju konferencē Kijevā, es ļoti lūdzu kungu, lai viņš izārstē viņu. Ir ļoti bailīgi dzīvot, kad zini, ka bērnam galvā ir lūk šī sāp. Es aizbraucu mājās, bet mans tēvs aizbrauca uz Dņepropetrovsku uz dievkalpojumu.
Es atnācu, un es biju šokā, jo visi cilvēki lēkāja un līksmoja. Kad es atnācu uz otro dievkalpojumu, sludināja mācītājs Vladimirs. Vienā brīdī, kad viņš lūdz par visiem, man pēkšņi kļuva karsti. Man sākās kudriņas pa ķermeni. Tagad Dieva svaidījums šajā zālē sāk darboties, un šajā svaidījumā tagad tava dziedināšana tikai Dievā, dziedināšana tikai Viņā. Tieši tagad ieej šajā dziedināšanā spēkā, dziedināšanā un svētākā. Ieej šajā Dievu klātbūtnē, šajā svaidījumā, lai šis svaidījums ir kā balzams, un tu tagad būsi dziedināts. Halleluja, halleluja. Ak, mans Dievs, tikko svaidījums nonāca. Dieva darbība. Halleluja, Dievs ieplūd dzīvību zālē. Es piecēlos un pār mani karstums kopā ar skudriņām no galvas līdz kājām nonāca. Man sāk nākt asaras, un es izgāju uz skatuvi, uz grēku nožēlu. Un lūk, viņš piezvanīja un saka, Mām, es kaut ko tādu piedzīvoju, es pieskārienu sajūtu no Dieva. Es sajūtu, Mām, es nožēloju grēkus, es kalpošu Dievam. 1. martā mēs kopā ar māti aizbraucām uz izmeklēšanu. Ārsts iznāca un saka, ka jūsu bērnam nekā nav. Viņš stundu pārskatīja visus uzņēmumus. Mēs visi bijām šokā. Mamma, man tuvākie visi bija šokā. Visi sāk man apņemt. Sāk apņemt ārstu. Viņš vispār nesaprot, kas notiek. Visi bija priecīgi, visi man draugi. Un es pats visvairāk priecājos un pateicos Dievam par to, ka viņš man pieskārās dievkalpojumā. Par to, ka viņš atnāca pie manis manā dzīvē. Viņš dziedināja mani. Paldies par visu, ko tu dari. Paldies Tev, Dievs. Jo tik daudz laimes saņem tajā brīdī. Esam vislaimīgākā mamma. Šodien Maksims ir absolūti vesels. Galvasāp lēknis, bāls par savu dzīvību. Un visu slimības simptomu palikuši pagātnē. Maksims ir pilnīgi dziedināts svētā gara spēkā. Un šodien Lilija un viņas dēls ir pārliecināti, ka dziedināšanas brīnums var notikt katram, kurš paļaujas uz visu varu no Dievu.